Šajā video es parādīšu, kā tu vari turpināt pilnveidot savu izpratni par Cage sistēmu. Ja tu vēl nezini, kas ir Cage sistēma, noskaties kādu no maniem video, kur es par to runāju. Šajā video es vienkārši parādu turpinājumu, ko tu vari darīt un konstatēt, ja tev šis uzdevums uzreiz sanāk forši, bet ja nē, tad rekur ir kaut kas jauns, pie kā tu vēl vari pastrādāt. Mēs esam do tonalitātē, do mažors. Un tas, ko mēs darīsim, mēs sākumā nospēlēsim do akordu visās 5 Cage formās. Tātad do jeb C akords C formā, do akords A formā, do akords G formā, do akords E formā un do akords D formā. Tas, ko es šajā video izdarīju, tu nospēlēsi sākumā akordu, tā kā es tikko nodemonstrēju, tad gammu, un pēc tam beigās arī šī te akordu arpēģija. Akords C sastāv no 3 notīm, do mažoru, 3 skaņas no notas do, no mi un sol. Un tās mērķis būs katrā no šiem 5 formām atrast šo akordu arpēģiju, kā arī nospēlēt do mažoru gammu pilnā formas reģistrā. Tātad, ja mēs nospēlētu C akordu C formā, tagad mēs no pamats notas sākam spēlēt mažoru gammu. Līdz formas augstākajai notei atpakaļ līdz notei do, līdz formas zemākajai notei un atpakaļ. Un pēc tam es nospēlēju arī arpēģiju. Do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, do, sol, mi, do, sol, mi, sol, do. Nākamā forma, A forma. Sākumā es nospēlēju akordu, tagad no pamatnotas gammu. Līdz formas augstākajai notei atpakaļ, līdz formas zemākajai notei atpakaļ uz do. Un arpēģija do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol, mi, do, sol, mi, do, sol, do. G forma. Sākumā akords. Gamma. Līdz notī do un arī līdz formas zemākajai notī un atpakaļ un atkal akords. Un arpēģija do, mi, sol, do, mi, sol, do, sol, mi, do, sol, mi, do. Mums ir palikušas vēl 2 formas. E forma tieši tāpat. Sākumā akords. Šis ir C akords, do mažoru 3 skaņas, bet E formā un gamma. Šeit arī paņem notas sīklāt, lai nospēlētu visas notas, kas ir konkrētajā formā. Atkal akords. Un arpēģija do, mi, sol, do, mi, sol, do. Varbūt arī šeit mi, atpakaļ. Mi, do, sol, mi, do, sol, mi, do. Un D forma. Akords. Gammas sāk no notas do. Un līdz formas zemākajai notei šeit līdz rē un atpakaļ. Var atkal nospēt akordu. Un arpēģija sākot no zemākās notas formām. Mi, sol, do, mi, sol, do, mi, do, sol, mi, do, sol, mi. Tātad nedaudz, bet praktisks uzdevums. Es gāju uz priekšu diezgan ātrā tempā, ja tev vajag skaties šo video atkal, bet tev jāsaprot šī uzdevuma būtība. Sākumā tu nospēlēji akordu, tad nospēlēji gammu, tad nospēlēji arpēģiju. Un tādējādi tu trenē sevi ieraudzīt un arī saklausīt saikni starp šiem elementiem, jo no do mažoru gammas, do, re, mi, fa, sol, la, si, šiem 7 notīm, kurš mēs kombinējam, vispār no mažoru gammas, jebkurā tonalitātē. Mēs varam arī izveidot akordu. Mēs varam arī šajā gammā atrast šīs arpēģijas. Un redzēt saiknes starp šiem elementiem ir ļoti būtiski. Ja sevišķi tu improvizē vai komponē, tev ir jāsaprot, kas ar ko draudzējās.
Un ne tikai draudzējās mūzikas teorijas ietvaros, bet arī kā to praktiski atrast uz ģitāras visa grifa ietvaros, nevis tikai kaut kādā vienā formā. Ceru, ka tev šis video noderēja. Ja tā, var atstāt kādu komentāru, abonēt manu kanālu. Un tas šajā video arī viss. Tā.